Gatavojieties skaistai, mierīgai vizualizācijai, kas palīdzēs harmonizēt kakla čakru. Noskaņojieties mieram, sāciet elpot un katrā izelpā atbrīvojiet vietu jaunam sākumam. Sajūtiet, kā jūs sveicināt zemes māti, aizsūtiet uz zemes centru mazu mirdzošu impulsiņu, kas nāk pa taisno no jūsu sirds, un sajūtiet, kā no apakšas jūsos sāk ieplūst patīkams miers, sildošs, smags, paļāvīgs spēks, kas ļauj sazemēties, kas ļauj atvērties dzīvinošās enerģijas kustībai. Turpiniet elpot un ieraugiet, kā no jūsu sirds uz augšu tiecas vēl viens impulss, kas izskrien cauri galvas vidu un gluži kā bumbiņa vai zvaigznīte izskrien cauri visiem zemes un atmosfēras slāņiem un nonāk turp, kur valda beznosacījuma mīlestība. Tā ir vieta, kur ir klusums, kur ir miers, kur dzīvo radītājs, kur atrodas arī jūsu augstākais es. Un tagad sajūtiet, kā šī telpa, šī beznosacījuma pieņemšanas telpa palīdzēs šodien tikt galā ar visām tām problēmām, kas iespējams ir iestrēgušas kakla čakras rajonā. Sajūtiet, kā uz zemi laižās spēcīgs enerģijas vilnis, gaiši zils, ļoti maigs, ļoti spēcīgs un pārliecinošs, un tas nonāk jūsu kakla rajonā, un tas lēnā garā sāk iekustināt tajā dažādus procesus. Mēģiniet saprast, kuros brīžos jums ir grūti kaut ko izteikt, kuros brīžos jums gribās kliegt bez jūs klusēt, kad jūs rijat savas asaras vai jūtat kaklā kamolu, taču neļaujat tam izpausties. Varbūt tie ir brīži, kad gribas dziedāt, bet paliek kauns vai nērti, vai vienkārši skaņa nenāk pār lūpām. Sajūtiet, ka jūsu kaklā ir kaut kādi mazi blociņi, kas visas šīs sajūtas kaut kādā veidā tur grožos. Neļauj izpausties, neļauj runāt, neļauj dziedāt, neļauj kliegt, neļauj šņākt, neļauj rūgt. Tas ir kā maziņš cietums, gan kakls, gan pleci. Un tagad ieraugiet, kā šī zilā gaisma, šī spožā skaistā gaisma šo cietumu beidzot spēj pārraut gabalos. Ieraugiet, ka jums šodien ir iespēja paplašināt šo apziņu. Ieraugiet, kā plešās sieniņas. Ieraugiet, kā iet prom bruņas, čaulas, ķēdes. Ieraugiet, ka tiek novilktas drēbes, kas spiež, kas žņauc. Varbūt tur ir kamoliņi, kas jāņem ārā vai jāritina, varbūt tur ir kaut kādas šalles vai vēl kaut kas, kas šo te apvidu jums padara saspringtu, savilktu, sažņauktu, saspiestu. Ieraugiet, ka šajā brīdī zilā dziedinošā gaisma
kas rodas beznosacījuma mīlestības ietvaros, ir spējīga kakla čakras darbību padarīt daudz veselāku, daudz plūstošāku. Ieraugiet, ka jūs it kā tīrāt aizsprostu visu lieko, visus grūžus, visus mēslus. Jūs spējat izvilkt ārā, lai jūsu ūdens dzirneviņas sāk strādāt ar ierastu spēku. Laidiet tām cauri šo enerģiju un ieraugiet, kā viss sāk kustēties, kā viss sāk vibrēt un pulsēt, elpot. Laidiet šo gaismu tik ilgi, kamēr jums ir sajūta, ka paliek brīvāk elpot. Burtiski paliek vieglāk. Jūs varat arī piepalīdzēt ar kaut kādām skaņām, kaut ko izšņākt, kaut ko izrūkt, attēlot vemšanas skaņas, varbūt kaut ko dziedāt vai dūkt vai kaukt vai rūkt. Dariet jebko, lai savu kaklu šobrīd atbrīvotu visos iespējamos veidos. Atbrīvojiet, 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 un jūs redzēsiet, ka pleci paliek arvien taisnāki. Jūs redzēsiet, ka kalkls paliek arvien brīvāk, cauri tam plūst arvien vairāk gaismas, arvien vairāk dzīvinoša spēka, un jūsu potenciāls šajā brīdī paplašinās. Jūs pēkšņi sākat aptvert, ka tas, kā jūs dzīvojāt līdz šim, ir tikai daļa no tā, ko jūs varat. Tas ir tikai kaut kas, kas ļāv jums dzīvot vai pat eksistēt. Bet tas kanāls, ko jūs šobrīd paplašināt, tas kanāls, kas kļūst daudz, daudz apjomīgāks, daudz gaišāks, daudz caurskatāmāks, tas jums ļaus izdarīt varenākas lietas, īstenot lielākus, drosmīgākus projektus. Jūs beidzot varēsiet paust sevi caur skaņu, caur deju, caur vārdu, caur darbu. Tas ir tas, ko jūs šobrīd sev atgriežat, savu spēju pārkāpt pāri kaut kādai savai robežai, kaut kādam maziņam prāta konstrukcijas veidojumam, kas jums neļāva pietiekami ērti kustēties. Tas ir gluži kā pārāk maza platība, kurā jums pietrūkst vietas, pārāk zemi griesti. Tas ir kaut kas tāds, kas jums neļauj izplesties. Bet tagad šajā brīdī jūs dodat sev šo telpu. Jūs to varat iztēloties daudz un dažādos veidos. Ieraugiet sevi kalna galā, ieraugiet sevi skrienam pa milzīgu pļavu, ieraugiet sevi lidojam, ieraugiet sevi milzīgā skaistā ēkā ar augstiem griestiem un lieliem logiem. Ieraugiet sevi dziedam, ieraugiet sevi griežamies dejā, ieraugiet sevi raudam, ieraugiet sevi smejamies, ieraugiet sevi, piesakām sevi pasaulē. Es esmu šai pasaulē ar visu sirdi, ar visu savu būtību, un es daru to, ko uzskatu par pareizu. Atļaujiet sev būt īstai. Un lēnā garā noslēdzot šo meditāciju, šo īso vizualizāciju, sajūtiet, kā procesi lēnītēm noslēdzās. Un gaismas stariņš izdarīja savu labo darbiņu, lēnītēm atgriežas atpakaļ savā īstajā vietā pie radītāja. Un jūs tagad zināt, ka ikreiz, kad jums ir nepieciešams atbalsts, kad jums ir nepieciešams sevi aktivizēt vēl vairāk un piepildīt ar vajadzīgo enerģiju,
Jūs to varat iegūt jebkurā brīdī. Pasakiet paldies visumu, pasakiet paldies sev, pasakiet paldies dzīvinošiem spēkam, kas ir ar mums. Un lēnā garā atgriezieties ikdienas dzīvē ar pilnīgi citu patību. Sajūtiet, ka turpmāk jums ir drosme pieteikt sevi pasaulē.